lai pārvietotos ar šo braucamrīku, ir jāpārvalda savs ķermenis no A līdz Z. Mums tas pagaidām neizdodas, bet krietni graciozāk to dara nākamā stāsta varones. Mēģinām vēlreiz. Par vienu no graciozākajiem sporta veidiem noteikti var dēvēt mākslas vingrošanu, un nevelti to arī izskaidro pats nosaukums. Tomēr šeit ir savas nianses, un, lai tās noskaidrotu, devāmies pie Ogres sporta centra mākslas vingrošanas treneris Tatjānas Stepulānis, lai noskaidrotu, kas tad īsti slēpjas zem vārda mākslas vingrošanas. Sveiki! Sveiki! Varbūt īsumā izskaidrojiet, kas tad tā mākslas vingrošana tāda ir un ko te var iemācīties un darīt? Mākslas vingrošana ir sports mākslā un māksla sportā. Mākslas vingrošana daži uzskata par dejām. Tas nav dejas, tas ir sports, tas ir darbs. Katru dienu, 3-4 reizes stundas dienā, 5 reizes nedēļā bērni nāk un strādā, lai kaut ko sasniegtu. Redzot zālē, sievietes, meitenes pagaidām diezgan populārs, jau varētu teikt. Mūsu pilsētā šitais sporta veids ir ļoti populārs, jo ir tikai vieglatlētika, hokejs un futbols, un meitenēm praktiski nav ko darīt. Dejot, visi dejo skolās, bet sporta veids vingrošana praktiski ir vienīgais. Jā, tu jau var redzēt, ka tas nav tikai tāds māksla, dejas, bet diezgan nopietnas darbs jāiegūt, lai vispār varētu izdarīt tās visu piruetes, griezienus, izlēcienus. Diezgan smagi tas viss ir. Jā, un arī, lai tiktu uz sacensībām, vajag 5-6 gadus strādāt, izturēt visu, un tikai tad tu vari uzvilkt smuko tērpu, paņemt priekšmetu rokā un tad iet uz laukumu un startēt. Un izbaudīt, vai ne to visu? Jā, tie gudrāki, centīgākie un tie vingro un sasniedz kaut kādus rezultātus. Pēdējā laikā mums tas sporta veids vairāk tā kā hobijs bērniem. Arī jums? Arī man, jo ar bērni ar mākslas vingrošanu naudu nenopelnīsim. Mēs neesam futbols, mēs neesam basketbols un hokejs. Vairāk hobijs bērniem. Jā, tas ir arī, lai būtu fiziski aktīvi un lai nesēdētu mājās un neko tādu vienkārši nedarīt. Jā, mans mērķis ir piesaistīt bērnus un atraut viņus no divāniem un no datoriem pirmkārt. Un arī daudzpusīgi attīstīt. Pēc tam, kad ir izdarīts tas melnais darbs, ir arī sacensības un pat arī jūs paši aizvadījāt sniegpulkstenīšu kausu. Kā tad tur veicās un kas piedalījās? Pirmajā reizē pie mums atbrauca 200 dalībnieki no visas Latvijas. Šogad jau bija 350 un arī pieaicinājām komandas no Igaunijas un no Lietuvas. Un viņi arī labprāt atbrauca. Un šogad arī to dalībnieku skaits sasniedza 360 cilvēkus. Tad diezgan nopietna konkurence. Ļoti nopietna konkurence un tika pārstāvētas visas vecuma grupas, ieskaitot arī seniorus. Un arī sacensības savus spēkus ar spēkiem mērojas Latvijas vadošas vingrotājs, kuras tagad gatavojas Eiropas čempionātam, kurš notiks māja sākumā Minskā, Baltkrievijā. Treniņos citīgi strādā un savus sviedrus lej arī Latvijas izlases dalībniece, kura nu pat ir atgriezusies no pasaules kausa posma Itālijā. Un savu brīvo laiku, šodien viņai brīvdiena, viņa velta atkal treniņiem un ir gatava pierādīt savu meistarību arī tur tām meitenēm, kas vēl tikai aug līdz viņas līmenim. Pastāst, kā tur Itālijā ir? Ļoti forši, tur ir ļoti skaisti un silti. Tas par pašu Itāliju kā tādu, pēc sacensības tā līmenis tur diezgan augsts? Jā, ļoti spēcīgs vingrotājs atbrauca no visas pasaules, un man ļoti patika sacensības. Kā veicās? Arī labi. Pirmo dienu ļoti labi, otro tā. Un ko vērtējumā? 10. vieta mums.
Tas ir pasaulē, vai ne? Nu, jā, tas ir ļoti labi priekš Latvijas. Tieši tā. 10. vieta pasaulē. Tas nav kaut kur tur aizmugurē, lejā vai vēl kaut kur. Tas tomēr ir diezgan nopietni. Par vingrošanu kā tādu, cik ilgi jau tu trenējies? Gandrīz 9 gadus. Tas ir baigi daudz. Nav bijis tā, ka gribās vienkārši pamest to visu vingrošanu pie malas. Nē, vēl tā nebija. Riktīgi patīk, ja? Jā, ļoti. Ko tālāk? No Itālijas esi atgriezusies? Ko turpmāk? Pēc 2 nedēļām Eiropas čempionāts. Savu brīvdienu veltīja treniņiem, vai ne? Lai Jā. varētu pienācīgi sagatavoties. Jā. Ko tu gribi Eiropas čempionātā? Kādu medaļu jau varbūt sasniegt? Medaļu es nezinu, bet labi nostartēt. Labi nostartēt Jā. un pārstāvēt Latviju, ne? Jā. Skaidrs, vēlēsim tev veiksmi, lai izdodas. Paldies. Jūs arī esat ne tikai treneri, bet arī darbojaties tā kā ārpus treniņiem, bet arī saistībā ar mākslas vingrošanu. Kas tad ir tie pienākumi? Mēs strādājam Rīgas vingrošanas skolā par mākslas vingrošanas metodiķi. Un atbildu par visu mākslas vingrošanu Rīgas pilsētā. Un ir arī kaut kāda pieredze arī tiesāšanā, cik es saprotu. Jā, es esmu 15 gadus jau nacionālās kategorijas tiesnese. Kā vispār ir Latvijā ar mākslas vingrošanu? Tā kopumā skatoties. Teicāt, ka tas nav īsti populārs, bet tomēr tā attīstība ir tā kā tendence uz augšu, vai tomēr viss paliek uz vietas? Mēs esam Eiropā, mēs esam pasaulē, mēs piedalāmies sacensībās, mēs braucam. Mēs neesam pēdējie. Mēs esam kaut kur pa vidu starp tiem labākajiem, vairāk uz augšu. Mēs cīnāmies, mēs braucam, mēs piedalāmies. Diemžēl praktiski bez valsts atbalsta. Viss ir uz vecāku pleciem, uz pašvaldību pleciem, bet mēs esam. Labi, vēlēsim veiksmi, lai graciozais sporta veids turpina attīstīties ne tikai Ogrē, bet arī Latvijā. Un cerēsim arī, ka būs arī lieli panākumi, iespējams arī Olimpiskajās spēlēs. Paldies! Kas to lai zina? Veiksmi jums arī!